Ir 24. gada pavasaris un ir atvaļinājuma laiks sācies šogad caur lidostu. Lidosim uz Maltu. Esam Maltā, tikām ārā no lidostas, ejam pēc nomas auto. Cerams, ka būs ātri, jābrauc pāri salai uz viesnīcu pēc tam. Vējiņš ir, bet kopumā pagaidām patīkams. Esam jau viena soļa attālumā no viesnīcas, šķiet, ka tur jau var redzēt. Pārbraucām pusi Maltu. Pirmā pieredze pa kreiso pusi un stūri Bardačokā. Nu, stundu jau braucam. Pamazām jau ir pierasts pie sistēmas. Tiksim viesnīcā, varēs atpūsties no garā ceļa. Esam pie viesnīcas, pamazām čekojamies iekšā. Sagaidīja ar welcome dzērienu, bezalkoholisko mojito. Šoreiz 4 zvaigžņu viesnīca ar brokastīm un vakariņām. Iesim skatīties, kas tad tur ir. Tāda istabiņa 4 zvaigžņu viesnīcā. Kā jau viņas visas 2, 3 un 4 zvaigžņu viesnīcā. Atšķirās jau varbūt tikai servis, vispārējais plus mīnus. Līdzīgs. Gulta salīdzinoši liela. Istabiņa arī nav. Nav varbūt pati mazākā. Un tas skats uz baseinu un jaunu viesnīcu blakus top. Neskāds ūdens baseinā ārā. Labi, ja plus 20 grādi un vējš. Tāds mums ir skats no istabiņas uz baseinu. Un maza daļa arī no jūras līcīšu. Tikko bijām vakariņās, kas mums ir iekļautas viesnīcas cenā. Kā jau iepriekš teicu, brokastis un vakariņas ir iekļautas, bet es izbrīnījos, ka nav nekas, ko pat padzerties. Visu tik notirgot par padzeršanos, pat ūdens nav. Tas bija tāds neliels pārsteigums. Gaiteņos ūdeņi bez maksas, bet ēdnīcā ūdeni nevar dabūt. Bet vakariņas, diezgan labas. Vismaz 4 veidu gaļas ēdieni, 4 veidu zivju ēdieni, tur makaroni un viss var teikt pa 4, un tad 8 veidu kūkas un saldējums un augļu nedaudz ar putukrējumu visu. Tā kā viņi uz trekno saldo spiež. Šodien droši vien atpūtīsimies, ir jau 7:30. Pēc lidojuma bišķi sakrājais nogurums. Prasās mieru, varbūt iziesim kaut kur tepat ārā pie viesnīcas.